Labdien, godātie deputāti! Sākam kārtējo Rēzeknes novada domes sēdi. Šī ir 16. domes sēde. Šīs dienas darba kārtībā ir izsludināti 30 jautājumi. Vai ir kādi iebildumi, precizējumi attiecībā uz pamatdarba kārtību? Nav. Tātad ir priekšlikums, ņemot vērā attīstības plānošanas komitejas ierosinājumu un domas priekšsādātāja iesniegumu, papildus darba kārtībā iekļauta. Tātad pirmais par zemes vienības ar kadastra attiecīgiem apzīmējumiem ieskaitīšanu pašvaldībai piekatīgajās zemēs. Tātad lūdzu balsojumu, kas par šī darba kārtības jautājumu iekļaušanu. Paldies. Pret nav. Atturās nav. Paldies. Otrais par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2015. gada 18. jūnija lēmumā par mantojamās zemes robežas un platības precizēšanu Kaunatas pagastā. Lūdzu, kas par? Paldies. Pret nav. Atturās nav. Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Trešais par apmaksāta ikgadēja atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rēzeknes novada domes priekšsādātājiem Monvidam Švarcam. Lūdzu, balsojumu, kas par? Paldies. Pret nav. Atturās nav. Tātad ar piezīmi, ka Švarcs šajā balsojumā nepiedalās. Tātad lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tad sākam. Tātad pirmais, es atvainojos priekš audio ieraksta. Tātad šajā brīdī domes sēdē nepiedalās 3 deputāti. Staņislavs Šķesters, Kaspars Melnis un Pēteris Karacājevs, kuri ir savā pamatdarbā aizņemti. Domai piedalās 14 deputāti, tā doma ir lemta tiesīga. Pirmais par Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 16. jūlija saistošo noteikumu numuru 55 par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūra augu audzēšanai Rēzeknes novada teritorijā izdošanu. Vārds ziņošanai Rigitai Arbidānei. Jā, sakarā ar to, ka jautājumu sagatavoja vecākā vides speciāliste Terēzija Kruste, viņa šobrīd ir atvaļinājumā, tāpēc ziņoju es, kā attīstības plānošanas nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja. Tātad pamatojums šī jautājuma. Skaidrojums. No aprīļa vidus līdz 30. maijam notika sabiedriskā apspriešana par ģenētiski modificēto kultūra augu audzēšanas aizliegumu. Apkopojot sabiedriskās apspriešanas rezultātus, 76 iedzīvotāji bija par šo aizliegumu audzēt ģenētiski modificētos kultūra augus, un neviens iedzīvotājs neizteica viedokli pret. Tātad jaunus saistošos noteikumus nepieciešams izdot tāpēc, ka tieši vecajiem noteikumiem šī gada septembrī beigsies termiņš. Saistošie noteikumi izstrādāti arī pamatojoties uz ģenētiski modificēto organismu aprites likumu, kas paredz pašvaldībai izdot saistošos noteikumus par ģenētiski modificēto kultūra augu audzēšanas aizliegumu uz laiku nemazāku par 5 gadiem. Šos noteikumus tagad plānots izdot uz 15 gadiem. Un tātad lēmums skanētu šādi. Sakarā ar to, ka Rēzeknes novada pašvaldība paziņojumu par Rēzeknes novada pašvaldības nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūra augu audzēšanai Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā, izdodot saistošos noteikumus par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūra augu audzēšanai Rēzeknes novada teritorijā 2015. gada 16. aprīlī ir publicējusi laikrakstā Rēzeknes vēstis, 2015. gada 13. aprīlī ievietojas Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā rezeknesnovads.lv un 2015. gada 14. aprīlī nosūtījusi informāciju par paziņojumu Zemkopības ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Tātad dome nolem, pirmais punkts, izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 16. jūlija saistošos noteikumus numur 55 par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūra augu audzēšanai Rēzeknes novada teritorijā. Saistošie noteikumi pievienoti. Otrais punkts. Uzdot attīstības plānošanas nodaļas vecākajai vides speciālistei Terēzijai Krustei informēt pašvaldības, kuru administratīvā teritorija robežojas ar Rēzeknes novada teritoriju,
Zemkopības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts vides dienestu Rēzeknes reģionālo vides pārvaldi, Valsts augu aizsardzības dienestu par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Rēzeknes novadā. Tas būtu viss. Paldies. Deputāti, lūdzu viedokli. Vai, ja nav, tad lūdzu varam balsot, kas par minētā lēmuma projektu pieņemšanu. Lūdzu balsojumu. Paldies. Pret nav, atturas nav. Tātad vienbalsīgi lēmums pieņemts. Otrais darba kārtības jautājums. Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 16. jūlijas aizstošo noteikumu numuru 56 par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldību 2013. gada 17. janvāra aizstošajos noteikumos numuru 94 par Rāznas ezera eksploatācijas apsaimniekošanas noteikumiem izdošanu. Vārdu ziņojumam Brigitai Arbidānei. Jā, arī šajā sakarā es ziņoju Terēzijas Krustes sagatavoto jautājumu. Un tātad šī jautājuma skaidrojums. Grozījumus iepriekš minētajos saistošajos noteikumos nepieciešams veikt tāpēc, ka saskaņā ar 2014. gada 22. oktobra grozījumiem ģeotelpiskās informācijas likumā Latvijas Republikā no 2014. gada 1. decembra ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšanā, sagatavošanā un uzturēšanā izmanto Eiropas vertikālās atskaites sistēmas realizāciju Latvijas teritorijā. Latvijas normālo augstumu sistēmu epohā 2000,5. Sakarā ar to nepieciešams veikt arī Rāznas ezera eksploatācijas apsaimniekošanas noteikumos dotos ezera līmeņus no Baltijas 1977. gada normālo augstumu sistēmas, kas bija BAS 77, uz LAS 2000,5 augstuma sistēma. Tātad mainās šīs augstuma sistēmas, kas valstī ir jāpiemēro. Izmantojot Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras karšu pārlūkā iekļauto pārrēķinu kalkulatoru, aprēķināta augstuma labojuma vērtība Rāznas ezeram, kas ir vienāda ar plus 0,128 metri. Tā kā ūdenstilpju ūdens līmeņu mērījumi tiek veikti ar precizitāti līdz 1 centimetram, tad galīgais labojums, par kādu jāizmaina, jeb jāpalielina iepriekš noteikto Rāznas ezera raksturīgo ūdens līmeņu atzīmes, ir plus 0,13 metri. Un tātad lēmums šajā jautājumā skan šādi. Izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 16. jūlija saistošos noteikumus numur 56 par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 17. janvāra saistošajos noteikumos numur 94 par Rāznas ezera eksploatācijas apsaimniekošanas noteikumiem. Saistošie noteikumi pievienoti. Tas būtu viss. Paldies, deputāti, lūdzu viedokli. Tad varam balsot, lūdzu, kas pār piedāvāto lēmumu projektu. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. Trešais, par nolikuma par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jašas, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas, Salmeja un Rušona ezeros 2015. un 2018. gadam saskaņošanu. Vārdu ziņojumam Brigitai Arbidānei. Jā, arī šajā jautājumā es ziņoju Terēzijas Krustes sagatavoto skaidrojumu. 2014. gadā Rēzeknes novada dome pieņēma lēmumu Rušānu ezeru nodot apsaimniekošanai Riebiņu novada domē un attiecīgi noslēdza pilnvarojuma līgumu, kas paredz arī organizēt licencēto makšķerēšanu Rušānas ezerā. Rēzeknes novada pašvaldība no Riebiņu novada pašvaldības ir saņēmusi nolikumu par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jašas, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas, Salmeja un Rušona ezeros 2015. un 2018. gadā. Saskaņā ar ministru kabineta 2003. gada 14. oktobra noteikumiem numuru 574 licencētās amatierzvejas makšķerēšanas kārtība 10. punktu. Šis nolikuma projekts ir saskaņojams visās atbildīgajās institūcijās, tā skaitā Rēzeknes novada domē.
Iesniegtais nolikums ir izstrādāts atbilstoši likumdošanai un jau ir saskaņots pārējās institūcijās. Tas ir Varam, Zemkopības ministrijā, Bior, Dabas aizsardzības pārvaldē. Un mūsu gadījumā tātad domes lēmums skan šādi. Saskaņot nolikumu par licencēto makšķerēšanu Vidzānu, Jašas, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas, Salmeja un Rušona ezeros 2015. 18. gadam. Nolikums pievienots. Tas būtu viss. Deputāti, lūdzu viedokli. Paldies. Tātad lūdzu balsojumu, kas par piedāvāto lēmumu projektu. Paldies. Pret. Nav, atturās nav, tātad lēmums pieņems vienbalsīgi. 4. Par grozījumiem Reizeknas novada vides aizsardzības fonda nolikumā. Ziņo Arbidāne. Jā, arī šajā jautājumā es nolasīšu Terēzijas Krustes sagatavoto skaidrojumu. Tātad grozījumi nolikumā tiek veikti tādēļ, lai varētu izskatīt jautājumus, piemērojot rakstveida procedūru. Un tas attiecas uz tiem jautājumiem, kas neskar finanšu līdzekļu piešķiršanu vides aizsardzības fondā. Šie grozījumi ir jau izskatīti vides aizsardzības fonda sēdē un akceptēti. Tātad lēmuma teksts skan šādi. Izdarīt šādus grozījumus Reizeknas novada vides aizsardzības fonda nolikumā, kas apstiprināts Reizeknas novada domes 2014. gada 3. jūlija sēdē, protokols numur 15, 6. paragrāfs. Turpmāk nolikums. 1. Papildināt nolikumu ar 25 primpunktu šādā redakcijā. Fonda padome var izskatīt jautājumu rakstveida procesā, izņemot jautājumus par 1. pasākumu vai projektu pieteikumu izskatīšanu, 2. finanšu līdzekļu piešķiršanu. 2. grozījuma punkts – papildināt nolikumu ar 25 primpunktu šādā redakcijā. Jautājuma izskatīšana rakstveida procedūrā notiek šādā kārtībā. 1. Attīstības plānošanas nodaļas vides aizsardzības vecākā speciāliste apkopo lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju, sagatavo lēmuma projektu un nosūta to fonda padomes locekļiem. 2. Ja fonda padomes loceklim nav iebildumu pret lēmumu projektu, padomes loceklis 3 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanai nepieciešamās informācijas un lēmuma projekta nosūtīšanas dienas rakstveidā paziņo attīstības plānošanas nodaļas vides aizsardzības vecākajai speciālistei par savu balsojumu. 3. Ja fonda padomes loceklim ir iebildumi pret lēmumu projektu, padomes loceklis 3 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanai nepieciešamās informācijas un lēmumu projekta nosūtīšanas dienas rakstveidā paziņo attīstības plānošanas nodaļas vides aizsardzības vecākajai speciālistei par saviem iebildumiem un balsojumu. 4. Ja vismaz vienam fonda padomes loceklim ir iebildumi pret lēmumu projektu, fonda padomes priekšsēdētājs virza jautājumu izskatīšanai mutvārdu sēdē. 3. grozījuma punkts – papildināt nolikumu ar 25 punktu šādā redakcijā. Fonda padomes sēdi, kas notiek rakstveida procesā, protokolē. Protokolā norāda, ka fonda padomes sēde notiek rakstveida procesā. Protokolam pievieno fonda padomes locekļu rakstveida paziņojumus. Protokolu paraksta fonda padomes priekšsēdētājs. Tas būtu viss. Paldies, deputāti, lūdzu viedokli. Tātad, ja nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. 5. par grozījumiem Reizeknas novada autoceļu ielu fonda nolikumā ziņo atbildīgais speciālists Alberts Kinzulis. Alberts Kinzulis, komunāla inženieris un arī ceļu fonda sekretārs. Līdz šim autoceļu fonda nolikumā 8. punkts bija izteikts vienkārši. Fonda darbības atklātums un fonda darbība ir atklātama. Tagad šis punkts ir izvērsts. Konkretizējot fonda darbību, tātad pirmkārt to, ka fonda padomes sēdes sasaukt pēc vajadzības, bet neretāk kā reizi ceturksnī. 2. fonda padomes sēde un tās darba kārtību fonda padomes vadītājs izziņo 3 darbdienas pirms attiecīgās sēdes. Ja izskatāmi steidzami jautājumi, tad fonda padomes sēde un tās darba kārtību izziņo nevēlāk kā dienu iepriekš.
informāciju par fonda padomes sēdes laiku un vietu, nosūtot uzaicinājumu uz sēdi, paziņo visām personām, kuru iesniegtos finansējumu pieprasījumus un finansējamos projektus plānots izskatīt attiecīgajā sēdē. Arī tagad fonda padomes sēdes ir atklātas. Fonda padomes sēdē lemtiesīgajā tajā piedalās vismaz 6 fonda padomes locekļi. Fonda padomes lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir fonda padomes vadītāja balss. Fonda padome var pieņemt lēmumu, nesasaucot padomes sēdi, izņemot gadījumus, ja tiek pieņemts lēmums. Pirmkārt, par projekta finansēšanu, noraidīšanu vai atlikšanu, par projektu īstenošanas pārskatu pieņemšanu vai noraidīšanu un par pārskaitītā finansējuma piedzīšanu no projekta īstenotāja un piešķirto līdzekļu atmaksu. 8. punkts. Ja fonda padome pieņem lēmumu nesasaucot padomes sēdi, lēmumu pieņemšanas procedūra ir šāda. Tātad, pirmais apakšpunkts. Fonda padomes sekretariāts sagatavo un nosūta elektronisku padomes locekļiem lēmumu projektu un lēmumu pieņemšanai nepieciešamos dokumentus. Otrais apakšpunkts. Ja fonda padomes locekļiem nav iebildumu vai priekšlikumu par lēmumu projektu, fonda padomes locekļi par to elektroniski informē fonda padomes sekretariātu 2 darbdienu laikā no lēmumu projekta nosūtīšanas dienas. Saņemtos elektroniskos atzinumus pievieno elektroniskās sasniegšanas projektu protokolam, pieņemto lēmumu paraksta fonda padomes vadītājs un norāda, ka lēmums pieņemt nesasaucot fonda padomes sēdi. Fonda padomes sekretariāts nosaka šā lēmumu apliecinātu kopiju fonda padomes locekļiem. Trešais apakšpunkts. Ja fonda padomes locekļiem ir iebildumi vai priekšlikumi par lēmumu projektu, fonda padomes locekļi par to elektroniski informē fonda padomes sekretariātu 2 darbdienu laikā no lēmumu projekta nosūtīšanas dienas un fonda padomes vadītājs lēmumu projektu virza izskatīšanai kārtējā padomes sēdē. 9. punkts. Fonda padomes vadītājs ir domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētāja probūtas laikā fonda padomi vada domes priekšsēdētāja vietnieks. 10. punkts. Fonda padomes sekretariāts veic šādus uzdevumus. 1. apakšpunkts. Tehniski nodrošina fonda padomes darbu. 2. apakšpunkts. Sagatavo dokumentus izskatīšanā fonda padomes sēdēs. 3. apakšpunkts. Reģistrē fonda padomes sēžu dalībniekus. 4. apakšpunkts. Protokolē fonda padomes sēžu noraksti. Un 5. apakšpunkts. Sagatavo un ievieto informāciju par fondu un fonda padomes sēdēs Rēzeknes novada mājaslapā. Tas arī. Paldies. Deputāti lūdzu viedokli. Tātad deputātiem viedoklis nav. Tātad Ilona Turkam, juridiskās lietvedības nodaļas vadītājiem. Jā, ir precizējums juridiskās darbas, nevis nesasautot padomes sēdi, bet rakstveida procesā. Tātad ir punktā numur 8.7. 8. Rakstveida procesā. 7. 8.7. Tātad palīk teikuma daļu nesasaucot padomes sēdi, Jā. izslēdz un Rakstveida procesā. tanī vietā raksta rakstveida procesā. Nolasu punktu, kur juridiskā un lietvedības nodaļa rosina labot. Tātad fonda padoma var pieņemt lēmumu rakstveida procesā, izņemot gadījumus, ja tiek pieņemts lēmums un tālākā tekstā. Jā, tieši tāda pati korekcija 8 punktā. Tātad punkts 8.8 arī. Tātad izslēdzam šos vārdus nesasaucot padomes sēdi, iekļaujam rakstveida procesā. Un tieši tas pats arī 8.8.2. Tātad 8.8.2. Tātad analogi. Jā. Un ir priekšlikums arī fonda padomes sekretariāts aizstāt ar vārdu. Sekretārs. Sekretariāts te ir rakstīts, aizstāt ar saimnieciskā nodrošinājuma un infrastruktūras nodeļas komunāla inženieris. Tieši tās, kas veic šos. Tātad sakarā to, ka fonda padomes sastāvā ir šī amatpersona, tad mēs viņu identificējam arī uzreiz nolikumā nosaucot. Ja? Jā, tas ir viss. Jā.
Paldies deputātiem. Ir saprotamas šīs korekcijas. Vai ir vēl viedokļi? Tātad lūdzu, ņemot vērā šos tehniskos labojumus, balsojumu. Kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 6. Par Skaidrītes Uzuliņas apstiprināšanu Kaunatas vidusskolas direktora amatā. Ziņotājs Vilis Deksnis. Vilis Deksnis, izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks. Konkursā uz Kaunatas vidusskolas direktora amatu tika saņemts viens iesniegums, proti Skaidrītes Uzuliņas iesniegums. Konkursā 2 kārtās Skaidrīte Uzuliņa saņēma nepieciešamo punktu skaitu, lai varētu virzīt attiecīgi uz komitejas sēdi, un nedēļu atpakaļ komitejas sēdē viņa dalījās iespaidos par savu attīstības koncepciju Kaunatas vidusskolā, kā arī atbildēja uz deputātu jautājumiem. Un tāpēc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja lūdz apstiprināt sekojošu lēmumu, apstiprināt Skaidrīti Uzuliņu, Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas vidusskolas direktora amatā pēc saskaņošanās ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju. Paldies. Vai ir viedokļi? Tātad informācijai šobrīd Skaidrīta Uzuliņa nevarēja ierasties klātienē uz sanāksmi, jo ir aizņemta pienākumu pildīšanā. Līdz ar to tātad komitejā bija daudzskaitlīgs ar deputātu skaits un Uzuliņa arī uzklausīja. Ja nav viedokļi, tad lūdzu balsojam, kas par piedāvāto lēmumu projektu. Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 7. Par pašvaldībai piekritīgās neapbūvētas zemes vienības Kalnmala 1 ar attiecīgo kadastra apzīmējumu nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu. Vārdu ziņojumam Oskaram Vasiljevam. Oskars Vasiljevs, juridiskās un lietvadības nodaļas jurists. 2. jūlijā tika saņemts Rikavas pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu atzīt izsoli par nenotikušu, pamatojoties uz izsoles noteikumu 4. punkta 6. apakšpunkta 10. apakšpunktu un 6. punkta 1. apakšpunkta 4. apakšpunktu. Izsolē piedalījās 2 dalībnieki. Viens no tiem neparakstīja protokolu un šādi zaudēja tiesības iegūt īpašumā izsoles objektu, bet otrs dalībnieks nepārsolīja izsoles sākuma cenu. Jā. Tātad un piedāvātais lēmuma projekts? Atzīt izsoli par nenotikušu. Jā, paldies. Vai ir viedokļi? Tātad lūdzu balsojam, kas par piedāvāto lēmumu projektu? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. 8. Par kustāmās mantas automašīnas Volvo S80 un automašīnas Audi 100 ar attiecīgām valsts reģistrācijas numuru zīmēm pārdošana mutiskā izsolē ar augšspējošu soli, ziņo Oskars Vasiljevs. 3. jūlijā tika saņemts Bērzgalas pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu nodot atsevināšanai 2 transporta līdzekļus, noteikti nosacītās cenas, attiecīgi 918 eiro un 80 eiro, un izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai. No pašvaldības puses lēmumu pieņemšanas gadījumā pagasta pārvaldei tiks uzdots izstrādāt un apstiprināt izsoles noteikumus, nodrošināt informācijas publicēšanu un iesniegt izsoles rezultātus apstiprināšanai domas sēdē. Jā, paldies. Deputātu viedokli? Nav, tad lūdzu balsojam par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 9. Par nekustamā īpašuma Upes leja 1 ar attiecīgo kadastra apzīmējumu nosacītās cenas noteikšanu, ziņo Oskars Vasiljevs. Čarnies pagasta pārvalde lūdz apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu 4916,07 eiro, un persona, kas ierosināja nekustamā īpašuma atsevināšanu, apņēmās samaksāt pirmo iemaksu 30% apmērā no nosacītās cenas līdz šī gada 16. augustam, un atlikušo 70% no nosacītās cenas 16 mēnešu laikā, papildus maksājot
0,5% mēnesī no nesamaksātās pirkuma summas daļas. Līdz ar to ir priekšlikums pieņemt attiecīgu lēmumu. Jā. Tātad deputātu viedokli. Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 10. Par nekustamā īpašuma vagaļa 2 ar attiecīgo kadastra apzīmējumu nosacītās cenas noteikšanu ziņo Oskars Vasiljevs. Čornēs pagasta pārvalde lūdz apstiprināt attiecīgā nekustamā īpašuma nosacīto cenu 2901,27 eiro, ko persona, kas ierosināja nekustamā īpašuma atsevināšanu, apņēmās samaksāt 4 mēnešu laikā līdz šī gada 16. novembrim. Paldies deputātu viedokli. Tātad nav, lūdzu balsojumu, kas par piedāto lēmumu projektu. Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 11. par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Griškānu pagastā ziņo Oskars Vasiljevs. Ņemot vērā to, ka 29. jūnija iesniegumā Griškānu pagasta pārvalde kļūdaini lūdza apstiprināt nevis tās sniegto pakalpojumu tarifus, bet gan biedrības sniegto pakalpojumu tarifus 14. jūlijā Griškānu pagasta pārvalde savā iesniegumā lūdza atsaukt 29. jūnija iesniegumu par tarifu apstiprināšanu. Līdz ar to ir priekšlikums pieņemt lēmumu par Griškānu pagasta pārvaldes 29. jūnija iesniegumu atstāšanu bez izskatīšanas. Jā, paldies. Vai deputātiem viedoklis ir? Tad lūdzu balsojumu, kas par piedāvāto lēmumu projektu. Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 12. Par transporta līdzekļa Hyundai X35 izmantošanas maksas pakalpojumu apstiprināšanas Drūžānu pagastā ziņo Drūžānu pagasta grāmatvedē Vasiljevas kundze, lūdzu. Tā mēs lūdzam apstiprināt tarifu 0,39 centi par vienu nobrauktu kilometru. Tajā mums maksa iekļautā degviela, kas izlietojas, alga šofera, jā, sociālais nodoklis, noietojums aprīkinātā mašīnai un tāpat tehniskai saturēšanai. Kopā 39 centi par vienu nobrauktu kilometru automašīnai fondā. Jā, paldies, deputāti. Vai ir viedoklis? Tad lūdzu balsojumu, kas par piedāvāto lēmumu projektu. Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 13. par kustāmās mantas ūdenstoņa konstrukciju izslēgšanu no Reizeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldes bilants ziņo Ingrida Zelča. Finanšu nodaļa Ingrida Zelča. Tātad 12. mājā tika saņemts iesniegums no Sakstagala pagasta pārvaldes par kustāmās mantas ūdenstoņa konstrukciju ar savināšanas veidu noteikšanu. Sakstagala pagasta pārvalde bija veikusi gan izsoli ar augšupējošu soli, gan ar lejupējošu soli un arī par brīvu cenu. Diemžēl tā izsoles var atzīt par nenotikušajā, jo neviens nebija pieteicies. Līdz ar to lūgums pieņemt attiecīgu lēmumu par kustamās mantas ūdenstoņa konstrukciju izslēgšanu no Reizeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldes bilances un atļaut nodot šīs konstrukcijas pārstāvjiem. Jā, paldies. Vai deputātiem viedoklis? Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. 14. par Sedzera ezera zīvju tīkla limita sadalu pašpatēriņu zvejai 2015. gadam ziņo Brigita Arbidāne. Jā, šo jautājumu ir sagatavojusi vecākā vides speciāliste Terēzija Kruste. Un jautājuma sakarā ir saņemts vienas personas iesniegums par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu 2015. gadam Sedzera ezerā. Iesniegums ir izvērtēts un saņemts Leņģu pagasta pozitīvs atzinums un ir pieejams arī brīvs limits šajā ezerā. Un tātad lēmums skanētu šādi. Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. panta 1. sadaļa 27. punktu, zvejniecības likuma 7. panta 6. daļu, 11. panta 2. daļu, 11. panta 5.
2 primdaļu. Latvijas Republikas ministru kabinetā 2014. gada 23. decembra noteikumi numuru 796 noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos. 3.11. apakšpunktu. Ministru kabinetā 2009. gada 11. augusta noteikumu numuru 918 noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību. 3.1. apakšpunktu. 71. punktu. Zvejniecības likuma 16. panta 3. daļu. Ņemot vērā Sadzera ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2015. gada 9. jūlija priekšlikumu, protokols numur 4.1. paragrāfs, soda reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Leņģu pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome nolem iedalīt personai pašpatēriņa zvejai 2015. gadā 30 metrus no kopējā Sedzeres ezera zivju tīklu limita. Paldies deputātiem viedoklis. Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 15. par robežu un platības precizēšanu zemes vienībā ar attiecīgo kadastra apzīmējumu Rikavas pagastā ziņo Marta Vizule. Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas vēstuli par zemes vienību Rikavas pagastā un konstatējot to, ka nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienība ar minēto kadastra apzīmējumu tika izveidota nepamatoti, tad ierosinām dzēst no nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas zemes vienību ar kadastra apzīmējumu un precizēt platību Latvijas valsts ceļiem tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienības, platības un robežas atbilstoši grafiskajam pielikumam. Paldies, deputātu viedokli. Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 16. par zemes vienību ar attiecīgiem kadastra apzīmējumiem apvienošanu Mākoņkalnu pagastā. Ziņo Marta Vizule. Izskatot personas iesniegumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem apvienošanu, persona lūdz apvienot zemes vienības, kuras ir mantojumā, 15,45 un 2,39 hektāri platībā, apvienot vienā zemes vienībā, apstiprināt nosaukumu un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meža saimniecība. Paldies, deputātu viedokli. Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. 17. Par 2008. gada 6. maija lauka apvidus zemes nomas līgumu numur 38 izbeigšana ar SIA LN Organic, ziņo Brigita Arbidāne. Šajā jautājumā ziņo nodaļas zemeslietu speciāliste Marta Vizule. Jā. Izskatot Pušas pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes nomas līguma tiesību izbeigšanu ar SIA LN Organic, sakarā ar to, ka 2008. gadā tika iznomāts SIA sapropēļā ieguvēju zemes vienība ar kadastra apzīmējumu, un šajā sakarā to, ka viņi nav uzsākuši saimniecisko darbību un neveic zemes nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa maksu, pagasta pārvalde ierosina izbeigt nomas tiesības ar SIA LN Organic un uzdot juridiskās un lietvedības nodaļai veikt darbības nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņai bezstrīdus kārtībā, kā arī veikt darbības, lai izslēgtu minēto ierakstu par nomas tiesībām zemes grāmatā ieraksta dzēšanai. Paldies, deputātu viedokli. Paldies, nav, tātad lūdzu balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 18. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu personai Strūžānu pagastā. Ziņo Zita Bautre. Tā ziņo Rītas Žudzinas sagatavoto jautājumu. Izskatot personas iesniegumu par
dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu, sociālā darbinieka atzinumu un tam pievienotos dokumentus, sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas lūgums būtu pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu personai, pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas īrēšanai un iekļaut personu reģistrā pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā. Paldies, deputātu viedokli. Ja nav, lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. 19. par dzīvojamās telpas izīrēšanu personai Silmalas pagastā. Ziņoja Rita Žurģinas sagatavoto jautājumu. Izskatot personas iesniegumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, sociālā darbinieka atzinumu un tam pievienotos dokumentus, sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas lūgums būtu pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu personai un uzdot Silmalas pagasta pārvaldes vadītājiem sagatavot un noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar personu. Jā, paldies, deputātu viedokli. Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 20. par dzīvojamās telpas izīrēšanu personai Strūžānu pagastā. Ziņoju Rita Žurģinas sagatavoto jautājumu. Izskatot personas iesniegumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, sociālā darbinieka atzinumu un tam pievienotos dokumentus, sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas lūgums būtu pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu personai un uzdot Sijas Strūžānu siltums valdes loceklim sagatavot un noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar personu. Paldies, deputātu viedokli. Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tā, tagad 21. jautājums. Par dzīvojamās telpas īres līgumu pagarināšanu ar personu Strūžānu pagastā. Ziņoja Rita Žurģinas sagatavoto jautājumu. Izskatot personas iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, tam pievienotos dokumentus, sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas lūgums būtu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar personu un uzdot Sijas Strūžānu siltums valdes loceklim sagatavot un noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar personu uz nenoteiktu laiku. Paldies, deputātu viedokli. Lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Par dzīvojamās telpas īres līgumu izbeigšanu ar personu Strūžānu pagastā. Ziņoja Rita Žurģinas sagatavoto jautājumu. Izskatot personas iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu, tam pievienotos dokumentus, sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas lūgumus būtu pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar personu, uzdot Sijas Strūžānu siltums valdes loceklim sagatavot un noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar personu. Jā, paldies. Deputātu viedoklis, lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 24. par personas izslēgšanu no dzīvojamās telpas īres attiecīgā līguma. Ziņoja Rita Žurģinas sagatavoto jautājumu. Izskatot personas iesniegumu, tam pievienotos dokumentus par personas izslēgšanu no dzīvojamās telpas īres līguma, sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas lūgumus būtu pieņemt lēmumu izslēgt personu no dzīvojamās telpas īres līgumā un uzdot Leņģu pagasta pārvaldes vadītājiem sagatavot un noslēgt vienošanos ar personu par izslēgšanu no īres līguma. Paldies, deputātu viedokli. Balsojumu. Kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 25. par sociālā dzīvokļa izīrēšanu personai Strūžānu pagastā. Ziņoja Rita Žurģinas sagatavoto jautājumu. Izskatot personas iesniegumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu,
sociālā darbinieka atzinumu un tam pievienotos dokumentus, sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas lūgumus būtu pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu personai Strūžānu pagastā. Uzdot Sijas Strūžānu siltums valdes loceklim sagatavot un noslēgt sociālā dzīves īres līgumu ar personu. Jā, paldies, deputātu viedoklis. Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 26. par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļu jautājumu izsnāšanā, izīrējot pašvaldībai piedarošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu. Ziņo Rita Žurģinas sagatavoto jautājumu. Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 41. panta 1. daļas 4. punktu, Rēzeknes noda pašvaldības saistošo noteikumu par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 3.10.2. 1. punktu, 4.9. punktu un likuma par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 3. panta 1. daļu, 5. pantu un 6. panta 3. daļu, 7. panta 1. daļu, 8. panta 1. daļu, sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas lūgums būtu pieņemt lēmumu par apstiprināt papildinājumus personu reģistrāciju pašvaldības reģistrā palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas vispārējā kārtībā personu kategorijā. Ģimenei ar vismaz vienu nepilngadīgu bērnu, kurš līdz 24 gadu vecumam turpina mācības vispārējās izglītības iestādē vai pilna laika studiju programmā, iekļaujot personu ar kārtas numuru 20. Paldies, deputātu viedoklis. Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. 27. par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piedarošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā. Ziņoja Rita Žurģinas sagatavoto jautājumu. Pamatoties uz likuma par pašvaldībām 41. panta 1. daļas 4. punktu, Rēzeknes noda pašvaldības saistošo noteikumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 3.10.2. 1. punktu, 4.9. punktu un likuma par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 3. panta 1. daļu, 5. pantu, 6. panta 3. daļu, 7. panta 1. daļu, 8. panta 1. daļu, sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas lūgums būtu pieņemt lēmumu apstiprināt grozījumus personu reģistrāciju pašvaldības reģistrā palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas vispārējā kārtībā šādai personu kategorijai. Ģimenei ar vismaz vienu nepilngadīgu bērnu, kurš līdz 24 gadu vecumam turpina mācības vispārējās izglītības iestādē vai pilna laika studiju programmā. Paldies, deputātu viedokli. Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 28. par finanšu līdzekļu piešķiršanu Reizeknes latgaliešu kultūras biedrībai Karalienes Martas figūras atliešanai no neparedzētajiem budžeta līdzekļiem ziņo Ingrīda Zelča. Finanšu nodaļas vadītāja Ingrīda Zelča. Tātad latgaliešu kultūras biedrības iesniegums tika saņemts iesnieguma būtība ir tāda. Tiek par Mindauga un Karalienes Martas pieminekļu Aglona. Un tieši viņiem nepietiek līdzekļu, lai varētu atliekt Martas figūru bronzā. Lūgums pieņemt tādu lēmumu, ka no neparedzētajiem līdzekļiem piešķir 200 eiro tieši Karalienes Martas figūras atliešanai bronzā, un tā būtu, kā saka, līdzdalība tieši šī monumenta visa kopējā mūsu dalība. Paldies, deputātu viedokli. Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 29. par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai Latvijas politiski represētā apvienība Reizeknes noda politisko represētu personu dalībai salidojumā no neparedzētiem budžeta līdzekļiem ziņo Ingrīda Zelča. Saņemts iesniegums no Latvijas politiski represēto apvienības 25. maijā ar lūgumu
piešķirs 70 eiro, lai varētu aizbraukt un nokļūt un ņemt dalību represēto personu salidojumā. Lūgums ir, kā saka, no neparedzētiem līdzekļiem piešķirt šos 70 eiro, lai varētu nokļūt salidojumā. Paldies, deputātu viedoklis. Lūdzu balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 30. Es varbūt redakcionāli palūgtu arī lietvedību nedaudz redakcionāli korektāk šos arī pirmos jautājumus rakstīt šādā tātad nolasīšu secībā. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no neparedzētiem budžeta līdzekļiem Kaunatas pagasta pārvaldei cilvēku mirstīgu atlieku apbedīšanai. Mēs pamainām vienkārši teikumu gramatiski korektāk. Jā, ziņo, tad Ingrīda Zelča. Tātad saņems iesniegums no Kaunatas pagasta pārvaldes par mirstīgo atlieku apbēdīšanu kapsētā Kaunatas pagastā, kur izdevumi sastāda 120 eiro. Ja atceramies, mēs lēmām toreiz finanšu komitejā, tad tur bija runa gāja par 80 eiro, bet izskatot dokumentus, laikam nebija ieskatīts un summa ir 120 eiro. Līdz ar to lūgums no neparedzētiem līdzekļiem piešķirt šo summu Kaunatas pagasta pārvaldē, lai varētu veikt, kā saka, mirstīgu atlieku apbēdīšanu, kas atrastas kaut kur pirms. Paldies. Deputātu viedoklis. Lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Un papildus darba kārtībā iekļautie jautājumi. Pirmais par zemes vienību ar attiecīgo kadastru apzīmējumu ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs, ziņo Marta Vizule. Izskatījuši žurnālas pagasta pārvaldes iesniegumu ar zemes vienībām. Tika konstatēts, ka divas zemes vienības kļūdaini tika bijušas izvērtētas un ieskaitītas rezerves zemes fondā. Uz vienas zemes vienības atrodas personām piederošas būves, un uz otro zemes vienību 2009. gadā ir noslēgts zemes nomas līgums, atbilstoši ministru kabineta 644. noteikumiem. Tas ir pirmtiesību noma. Tādējādi nepieciešams izslēgt minētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem no rezerves zemes fonda un ieskaitīt pašvaldībai piekritīgajās zemēs. Paldies, deputātu viedokli. Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Otrais. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Reizeknes nodomas 2015. gada 18. jūnija lēmumā par personas mantojamās zemes robežas un platības precizēšanu Kaunatas pagastā, ziņo Marta Vizule. Sakarā ar Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas vēstuli, kurā norādīts, ka konstatēta pārrakstīšanās kļūda lēmuma konstatējošajā daļā zemes vienības kadastra apzīmējumā, tādējādi nepieciešams labot Reizeknes novada domes 2015. gada 18. jūnija lēmuma par personas mantojamās zemes robežas un platība precizēšanu Kaunatas pagastā konstatējošajā daļā zemes vienības kadastra apzīmējumu no uz pareizo kadastra apzīmējumu. Paldies, deputātu viedokli. Lūdzu balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Un trešais. Par apmaksātā ikgadēja atvaļinājuma daļas piešķiršanu Reizeknes nodomas priekšsēdētājiem ziņo Elvīra Pizāne. Jā, ir saņemts iesniegums no domas priekšsēdētāja Monvīda Švarca par atvaļinājuma piešķiršanu no šī gada 24. jūlija līdz 2015. gada 6. augustam ieskaitot par darba laiku no 14. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 3. jūnijam. 2 nedēļas. Deputātu viedokli. Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav. Lēmums pieņemts, balsojumā nepiedaloties Švarcam, ar pārējo balsu vienbalsību. Paldies! Līdz ar to šīs dienas darba kārtības jautājumi izskatīti.
un domas sēdi beidzam.